Latvijas ārstu biedrība aicina ikvienu iedzīvotāju izmantot iespēju pateikties medicīnas darbiniekiem par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības labā. To var izdarīt nobalsojot par nominācijām Gada balvai medicīnā, kura šogad tiks pasniegta jau 5. reizi un kuras moto skan dodot gaismu sadegu. Lai atbalstītu un godinātu medicīnas speciālistus, 2008. gadā tika izveidota tradīcija pasniegt Gada balvu medicīnā dažādās nominācijās. Ik viens Latvijas iedzīvotājs var nobalsot par viņa prāt labāko veselības aprūpes speciālistu, atbildot vienus pāris jautājumiem, kā arī minot pamatojumu, kāpēc tieši šis speciālists būtu pelnījis saņemt apbalvojumu. Ik viens, kurš uzskata, ka balvu šogad pelnījis arī kāds Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas medicīnas darbinieks, aicināts informēt un mudināt nobalsot arī savus ģimenes locekļus, draugus un paziņas. Balsot iespējams aizpildot tiešsaistes anketu mājaslapā www.ārstubiedrība.lv. Anketa atrodama mājaslapas augšējā sadaļā un atverama nospiežot uz saites balsojums no sirds uz sirdi. Iedzīvotāju vērtējumam pieejamas 7 nomināciju anketas – Gada ārsts, Gada zobārsts, Gada ārsta palīgs, Gada māsa, Gada vecmāte, Gada farmaceits un Gada funkcionālais speciālists. No vienas IP adreses par katru nomināciju var nobalsot vienu reizi. Jāpiebilst, ka Gada balva medicīnā 2013 nominācijā Gada rehabilitācijas speciālists 2013 ieguva Sijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas fizioterapeite Arnita Birziņa. 2013. gada balsojumā piedalījās gandrīz 6000 Latvijas iedzīvotāji. Balsot iespējams līdz šā gada 15. janvārim, un Gada balvas medicīnā 2014 pasniegšanas ceremonija būs redzama televīzijas kanālā LNT 2015. gada 7. februārī.